diena šodien. Saulīte jāpasēž te pie mājas. Saulīte. Oh. Nu gan laba diena, jā. Pasauļušu seju. Reku mūsējā nāk. Nu. Mārtiņ, čau! Vai dēliņ, vai? Nekas. Nu piesēdi, pasties kāda saulīte, kāda diena laba. Mārtiņ, ko tu tāda laimīga, ko? Tu ļoti laimīgi izskaties, ko tu dabūji vizīti pie daktera? Neuzminēji. Tagad tev varbūt tās gāzes ir pārstājušas mocīt, kas tev tik ilgi mocīt. Ir burkšķi. Osar Dievs, ar to jau sen ir viss kārtībā. Un šī gadījumā tas man galīgi nederētu. Nē. Nu, paga, bet ko tu tik laimīga izskaties? Nu, tik laimīga, pilnīgi jaunāka pat izskaties. Pilnīgi riebjas jau. Jaunāka pat pa mani jau izskaties. Es arī jūtos laimīga un tāpēc izskatos skaista. Manā gadījumā šobrīd tas ir ļoti svarīgi. Kas tev pa gadījumu tāds, ko? Sēdi nos. Nu, sēdi, pastāsti man. Es arī tā gribu labi izskatīties. Ui, tev nav iekšā. Man nav iekšā. Man viss ir iekšā. Man ir viss iekšā. Nu. Es uzrakstīju iepazīšanās sludinājumam. Un tagad man būs pirmais randiņš. Tu vecā kaza. Tu tā ka esi galīgi. Tu tā ka esi ar vienu kāju jau kapā iepazīšanās sludinājumam. Ak, šausmas. Tev droši vien neviens neuzrakstīja atpakaļ, vai ne? Tu traka. Man veseli 38 gabalu uzrakstīja. Un tagad man būs tas randiņš. Un tas vīrietis. Kāds vēl pat vīrietis? Viņš ir kā Dievs. Kā Dievs. Tad tu viņu satiksies drīz, jā? Jā, gaidu. Šodien satiksies? Jā. Tad iesiet uz restorānu, jā? Nē, viņš nāks pie manis ciemos. Kurš tā nāk mājās pirmajā reizē? Tev tas liekas jocīgi? Jā, man tas liekas jocīgi. Tagad viss tā darot. Man Sandriņa tā, kas mums augšā 3. stāvā. Viņa pateica, ka tagad tā viss dara un tas viss ir viss. Tā Sandriņa augšā tur. Tā Sandriņa 5 gados 5 vīrs nomainīja. Un tā Sandriņa ir ritīgi palaistuve. Tā Sandriņa, es tev saku. Lai vai kas viņa būtu, bet par precībām un kāzām viņa zina visu kaut ko, kā nekā 5 vīri. Un zin kādu viņa vienreiz ielika sludinājumu. No. Esmu skaista kā Ferrari, izsmalcināta kā Lamborghini un kaut kāda kā Bentley un... Jā, lēta un stulba kā ritenis, rīsritenis un dārga kā žigulis. Naudas lauc ārā kā žigulis. Nu, nezinu, viņa zina visu. Un Rauneku viņa nāk, tagad pasaka viņai acīs to, ko tu nu pat teici. Nē, nu, ko tad es tur jaukšu? Sveikas, tārtiņas! Kā jums iet? Martas kundze, vai tu esi dabūji savu brūdi? Dabūju! Jā! Vairāki grib. Es izvēlējos to labāko, to jaunāko, to smukāko. Un šodien man ir randiņš, kas man grib precēt. Cik viņam gadi kā 90, ja? Tu, zini, varbūt pat vecāks ir. Tad jau jūs tur pa gultu vispār aizvirs, jūs tā čelties par gultu nemaz nestāvēs. Bet tev jābūt gudrai. Jāpārliecinās, ka viņš tevi mīl. Labi. Kāpēc tu uzskati, ka man tikai vecs der? Nu kā, tā jau taču jābūt. Bet tad es nebūtu par visiem šiem gadiem to nopelnījis jaunu un smuku. Tu jaunu un smuku paskaties uz sev no valsts. Nu vienīgais, ko es pamanījusi, esmu, ka tie spoguļi mūsu laikos vairs nav
nav tik kvalitīva, kā agrāk bija. Tas ir vienīgais, bet es taču esmu jau meitene. Bet kā lai es, tu man vienmēr esi palīdzējis, kā lai es zinu, kad viņš man mīl un var precēt viņu? Nu, tev jāizdomā viņam kāds, Tas nav tas, jā, tev kaut kāds pārbaudījums, kā viņš Nāk! Paskaties! Ar rozēm, ar īsta rozēm! Man jau vairāk darīšana līdz šim bija ar sklerozēm, ar rozēm, Rozēm, jā. Demenčijā rozēm. beidz, grūro, nē. Bet ar īstām rozēm, meitenes. Sveiki, dāmas! Tāds buķets, tik daudz un tik skaists. Kur no jums būtu Martas kundze? Bildi neaizsūtīja, viņš nevar tev pasakāt vai tādu ko. Kā tā aizsūtīja, bet neviena svaiga bildi man nebija. Un es aizsūtu tādu 10-20 gadu atpakaļ. Es esmu Marta. Laikam jau nepazinu. Tā kā vīlies izskaties. Nepazinu, tā tiešām bildi jau tik skaists, un tu vēl skaistāk. Es skatījos, ka tu dzīvo viena pati. Lielā dzīvoklī. Solījies rādīt. Ejam skatīt. Nu, nāc. Es tev padošu savu roku. Ejam. Nevajag. Es taču Kaut kas nav bijis. Tu redzēji, viņam nemaz pat 40 nav, tās gan ir kaut kādas ziepes. Mums jāglāb to Martiņu no tā. Mums kaut ko jāizdomā ir. Un viņš pieminēja par to dzīvi. Tur kaut kas nav tīrs. Mums viņam jāuzliek pārbaudījumi. Nedabūs viņš mūsu Martiņu tāpat. Nē, kāds nav. Kaut kāds ārprāt. Jā, nu dzīvoklis ir tieši tā kā sapņu dzīvoklis. 4 lielas istabas. Balkonī. Jā, un vēl saules puse. Vispār jau vajadzētu saprast, cik tad tu mums jauna esi. Pie teviem 18, cik tad vajadzētu pielikt. Nu, it kā jau no pieklājības, bet tu cik? Es tā, tu negribēju tā runāt uzreiz. Nu, bet katrs vecums un katrs jaunības gads ir tas skaistāks. Man būs 8. 5. Tikai, es domāju, ka būs vairāk. Bet, protams, kas varbūt ilgi dzīvos? Varbūt piesēdīsies, jā? Paldies. Mums jau nepaiesēja, bet nu... Piesēd, jā? Varbūt tu. Nē, sēd. Es paskatīšos vēl kaut ko. Klausies. Pie tiem teviem 85, varbūt mums, kamēr dzels karsts, vajadzētu uzskrīt uz Zaksu. Pagad, uzreiz jau nevar, es te pirmo reizi tev satiku, vai ne? Uz Zaksu. Jā, un uz Zaksu. Es tev tūlīt rādīšu, tūlīt mēs pārbaudīsim, kā tu mīli mūsu Mārtiņu. Pagad, nevajag bļaut. Kā tu vari zināt, kāds mūsu attiecības ir? Ak, es nezinu. Jā, mums vajag uz Zaksu. Es mājās turgojas kā bābolu saužu. Tūlīt pat. Pēdīga maita. Tu. Es gribam redzēt, kā tu mīli mūsu Mārtiņu. Tūlīt pat pučo viņu un uz lopām. Es tās tāda, es nevaru uzreiz tā bučoties. Un vispār mēs gribējām tā palēnām. Mums attiecības veidot saki kaut ko. Palēnām. Tu palēnām kaut kur citur aizveidosies. Tu zini, kur? Kur? Jā, tu tagad man pasaki. Vai tu esi amieru, Martu, būt ar viņu kopā bēdās, priekos, nabadzībā, bagātībā, slimībā, veselībā,
un līdz mūža galam. Jā. Un Pučo uz. tagad pučo viņu nos. Nu, tu pagānis tā! Nu, tu pagānis! Šeit tev. Labi, ka man ir draugi tādi labi, kas vienmēr par mani pastāvē. Nu, nevajag man tos stulbos brūgānus, abi. Ka nav to nav.